4272, skaties. Šis ir boosters. Stāstīšu tev gadījumu nevis par boosteri, bet stāstīšu tev citu lietu. Šis ir boosters, kurš ir 125 eiro un pašlaik akācijas cena 99 eiro. Tas ir, manuprāt, vājākais. Ja? Dažādi viņi ir, ne par to raidījums. Raidījums par ko citu. Vienmēr sakot, nofilmējam video par šo te boosteri. Ieliekam TikTokā. 12,000 cilvēku noskatās šo video. 2 nedēļas tas video stāv TikTokā. Tieši augstajās janvāra dienās. Neviena klienta. Reāli neviena klienta. Paņemam, izvietojam reklāmu Google Ads uz laukuma. Iztērējām 180 laikam eiro pa 2 nedēļām. 45 pirkumi. Tā kā, ja kāds jums pārdod kursus TikTokā, kā menedžēt TikToku, cik tas ir vērtīgi un tā tālāk, neticiet. TikToks ir scam, tā ir krāpšana, mānīšanās. TikToks nedarbojās. Google Ads uz laukuma, pa pirmo zorti, ko es tev arī iesaku. Un tur nevajag nekādus kursus. Vienkārši izveido jaunu Google reklāmu, samaksā un mauc. Es tev kā Google kursu vadītājs varu pateikt, cik vajag tērēt par vienu klikšķi, lai tas būtu super efektīvi. Konkrēti šim te aparātam, kurš spēja arī pasties gaismiņa, parastā gaismiņa, prožektors. Au, au, au! Visiem apstāties, visiem apstāties! Biu, 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 help! Labi. Konkrēti par šo mēs samaksājām 9 centi par vienu klikšķi. Un iztērējām 2 nedēļu laikā, jā, kaut kur 180 apmēram sanāca eiro. Tā kā iesaku Google Ads, neiesaku reklamēties TikTokā. Neesiet muļķi, netēriet savu laiku uz dažādiem kursiem, video veidošanu un tā tālāk. Tas nedarbojas. Izņēmums, protams, ja tu tirgo granulas pa 5,30, tad jā, tad TikTokā, kur nopirkt, kur rinda stāv. Es granulas pirku pa 2,80 vasarā. Tā kā, jābūt riktīgi stulbam, lai pirku granulas pa 5,30 vai ne. Bet boosterī tev iespējams gan vajag nopirkt. Šitas pašlaik uz akāciju bija 125, tagad ir pareizi, ja? 99 eiro. Tas viss pīsnieks.